Labdien, mīļās tulkošanas māmiņas, un šodien es ar lepnumu varu teikt, ka labdien arī tulkošie tēti, jo es pieņemu, ka šodien jūs klausīsieties uzmanīgāk, intensīvāk, uzrakstīsiet arī kādu jautājumu. Tad, jā, sveicināti visi klausītāji, skatītāji, Cilmšu un Blankas Biobankas YouTube kanālā. Kā katru mēnesi mēs runājam par kādām aktuālām tēmām, un jāsaka tā, ka šīs tēmas lielā mērā ir balstītas manā kā grūtnieces uzraugošā speciālista pieredzē. Ik pa laikam sakrājas tādi aktuāli jautājumi par dažādām tēmām, un tad mēs to plašāk apskatām mūsu YouTube kanālā. Lūk, un tiešām ir sanācis tā, ka aizvien vairāk māmiņu, aizvien vairāk ģimeņu izvēlas dzemdības kopā ar savu dzīves biedru, kopā ar bērniņu tēti. Un arī gaidību laikā aizvien vairāk un vairāk tēti iesaistās šajā gaidīšanas procesā. Un tāpēc šodien mūsu studijas viesis ir Gatis Mitrauskis, kas ir nosauks pats to savu titulu, un arī divu bērnu tētis, kā es tikko paskaidroju, bet izstāsta to savu profesionālo tēvošanas tēvbūtības. Ja mums ir mātbūšana, tad es pieņemu, ka ir arī tēvbūšana, tad izstāsta savu darbības jomu. Jā, es esmu dzirdējis par tādu mātišķību, tad tevišķību arī tad ieliksim priekšā. Un sauksim mani vienkārši par nodarbību vadītāju, jo grūti kaut ko izdalīt, ko mēs darām un ko nedarām. Biedrībā tēvi vienkārši kustinām, kurbulējam, cik nu varam un palīdzam visiem iesaistītiem tēviem un arī tiem, kuri par tādiem vēlās ļoti. Tad tas jau pat ir bērniņu plānošanas periodā. Tas ir pats labākais, ja teica iesaistās šajā laikā. Tas man arī kā ginekologam ļoti patīk, bet īstenībā reti ir tā, ka atnāk sievieti un saka, man nav nekāda problēma, es vienkārši plānoju grūtniecību, kas man tagad būtu jādara? Tas ir tā apmēram, kā morāli sagatavoties? Mums šobrīd tieši top un cerams uz tēvu dienu septembrī mums būs gatava arī atsevišķi speciāli izveidots online kurs, kur mēs tieši sagatavojam tētus tam lielajam visam notikumam, izstāstot gan grūtniecību no vīriešu perspektīvas, kā saprast varbūt arī grūtnieci, kā saprast vispār to procesu, kas notiek, kas būtu jāizrunā grūtniecības laikā. Būs grūtāk izdarīt pēc tam, kā sagatavoties dzemdībām, kas tur varētu notikt, kas īstenībā tētim ir jāsagatavo tieši, un pišķiņi sagatavot tomēr to visam sākumā. Jo tas mans novērojums, pišķiņi no paplašināt, pastāstīt, kāpēc tieši grūtniecības laika tēti, un mēs uz viņiem tagad to uzsvaru liekam, jo tēviem mums, diemžēl, vēl joprojām, ir jātiek galā ar to mantojumu, kas mums ir iedots. Un lielākā daļa, ja ne gluži, teiksim, 90%, ir attiecības ar tēvu tādas, kur gribētos uzlabot, maigi sakot. Ir ļoti liela daļa, kuriem ir sliktas attiecības. Ir daļa, kuriem nav attiecības. Ir daļa tādas, kuriem ar tēvu attiecības nav. Līdz ar to mums vēl ir ļoti, ļoti liela daļa ar Latvijā iedzīvotājiem, un tā skaitā īpaši vīriešiem, tēviem, kuriem nav laba piemēra, kā būt par tēvu. Viņš nezina, kas ir jādara. Viņš nezina, kā būt iesaistītam partnerim, viņš nezina, kā būt klātesošam tēvam, kā rūpēties par bērnu un audzināšanu. Mēs ļoti labi zinām, kas ir jādara ar siksnu, un ka to jau nedrīkst, vai? Nē, tas ir krimināli sodāms vispār vēl pasākums. Bet, protams, tās mācības no tā, kā mēs augām pirms 20-30 gadiem, ir kaut kas pavisam cits. Bet tas ir vairāk teorija, tā ir praktiskās nodarbības? Tas ir teorija, jā. Bet tās būs tādas online kursa veidā ar reiznedēļā satikšanos kopā, diskusijām, ar tiešām arī praktiskiem uzdevumiem, praktiskām lietām, ko darīt mājās, kā to visu praktizēt.
Bet, ja kāds tēvs jau ir tēvs un vienalga var pieslēgties, kaut gan šis būs topošajiem tētiem, jo tāda atsevišķa lieta mums īsti vēl nav, vēl Latvijā pie mums. Jo lielākā daļa, ko tad es daru un kādas grupas vadu, tās ir tēvu grupas, kas ir 9 nedēļu tāds tematisks diskusiju kurs, kur mēs izējam cauri gan tēva lomai ģimenei nozīmei, gan sievietes, gan bērni, gan arī savā dzīvē, kā mēs maināmies, tad, kad mēs kļūstam par tēviem, kā tas vispār maina mūsu un cik ļoti liela ietekme ir uz mūsu īstenībā arī uz sabiedrību. Tad mēs arī runājam par to, par pašiem bērniem, par audzināšanas metodēm, par bērnu uzbūvu, attīstību un tādām lietām pieskaramies un ļoti lielu uzsvaru liekam arī uz attiecībām. Un tas tāds. Un man ļoti patīk, ka katrā reizē mums šīs grupas ir slēgtas līdz 10 cilvēkiem, tiešām, lai mēs visi varam dalīties, būt atklāti un uzticēties viens otram, tie tikai vīrieši, kas ir ļoti tāda unikāla lieta, kad tiešām šeit atnāk veči un var atklāti runāt par to, par ko viņam varbūt ir kauns, par to, kas viņiem nepatīk, par ko ir pieredzējuši. Es nevaru to nepieļaut, pēc tavas pieredzes vīrieši tiešām atklājas. Ja ir sajūta, ka tomēr kaut ko nav. Nu, jo citās nodarbībās mēs nepieredzam to, ka vīrieši atklājas. Tad, kad nāk pāris, tad sieva runā. Jā, bet es tev ir gadījumi. Pieredzējušas vecmātes jau pēc visas tās neverbālās komunikācijas, pēc visi jau nolasa, kādas ir tās. Kāda ir dinamika, jā. Piekrītu. To noslēgt arī. Mums arī kolēģis Lauris Bokišs, viņš vada bērnu emocionālas audzināšanas kursu, kur mēdz arī pāri nāk. Un es arī esmu pieredzējis vairākus kursus un citas lekcijas, kur nāk pāri. Jā, un ir riktīgi forši, ka tie vīrieši noklausās to informāciju, viņi ļoti daudz ko iegūst, bet runājusi ar māmiņu. Un runājusi ar sievu, dalījusies ar savu pieredzi un vispārējo. Viņš tur sēdus, viņš principā ir bijis klātesošs. Bet tur daudz, kas ir palicis iekšā, un tas lielais iegūms, kad mēs verbalizējam to, kas notiek mūsu prātos, ka mēs savas sajūtas, mēs īstenībā arī strādājam, protams, ar emocionālu inteliģenci, kas ir ļoti noderīgi, kas mums jānodod saviem bērniem. Un tad jāsāk ir ar sevi. Un tajā brīdī, tad, kad mēs esam tikai vīrieši, 2., 3., 4. nodarbībā viņi tiešām jau kārtīgi atklājās, viņi zina, ka šiem večiem var uzticēties, viņi īstenībā iet ļoti līdzīgām problēmām cauri, un mums problēmas nav unikāls, kaut kādā, viņas nav tikai mums. Bet jums ir kaut kāds gluži līgums, bet savstarpēji vienošanos, ka tas netiks iznests. Pilnīgi. Iespējamos potenciālos apmeklētājs. Tas ir tas, ko mēs pirmajā nodarbībā iepazīstoties liekam milzīgi uzsver, šis ir konfidenciāli, tas pie mums tā kā Las Vegasā. Tas, kas notiek tēvu grupā, tas paliek tēvu grupā un neiet ārā. Un es domāju, ka tur tieši tas arī strādā. Mums ir vieglāk būt atklātiem, zinot, ka es neizpaudīšu tavs noslēpums, tu neizpaudīsi mans noslēpums. Un ir man īstenībā šogad ir parādīsies tā doma, ka mums biedrību tēvi ir jāpārsauc par brālību tēvi, jo tās smukās, foršās, ciešās attiecības, kas tur veidojas, ir kaut kas tiešām ļoti īpašs, kur vīrieši tiešām ir tāda unikāla vieta, kur atklāties un runāt par ļoti svarīgām lietām, ne tikai sportu, hokeju, ģibelēm un mašīnām un tādām lietām, bet par to, kas notiek ģimenē, kas notiek mūsu iekšās un par to, kā mēs jūtamies, tā nav viegla lieta. Un kāpēc es tagad lieku uzsvaru uz topošajiem tētiem. Man ļoti patīk, ka tēva grupai pievienojās topošie tēti, jo pārsvarā nāk vīrieši, kuriem, jau ir kaut kāds ķibels, ir kaut kāds aizķeršanās, vai viņi bišķīgi ir nogājuši no ceļa, vai kāds grūtības jau ģimenē vai topu šķiršanās. Bet gandrīz katrā tēva grupā man ir tāds vīrs, kuram vai no grupas laikā, vai arī 3 pēc dzims bērniņš. Līdz ar to viņš visu šīs dažādās pieredzes un zināšanas gūst jau pirms preventīvi. To arī mūsu raidījums šodien, ka mēs arī gribam likt to uzsvaru tieši uz gaidībām un dzemdībām. Un pēc tas pirmais jautājums, kas tev gribētu prasīt par šis lomu sadalījums.
Jo cik tas vispār mūsdienās ir aktuāli, kad sievietes arī strādā, sievietēm arī ir karjeras, bieži vien mamutu nes mājās abi, vai pat sievieti varbūt, vismaz manā sociālajā burbulī sievietes pārsvarā pelna vairāk par saviem, tā var būt. Un tad tas jautājums, cik tas vispār ir aktuāli, vai tas vispār ir nozīmīgi, jo atkal ir tas pretējais, varbūt tas vēdiskās kultūras, kur atkal uzsver, ka tomēr tā sievišķa enerģija ir kaut kas nes ģimenē harmoniju. Un kā jūs uz to skatāties savā brālībā? Cik tas vispār ir būtiski? Varbūt nevajag šķirot tādas mammas tēva lomas. Mammas tēva lomas var arī nešķirot, bet ir ārkārtīgi fundamentāli svarīgi pārrunāt šo sadalījumu. Ko kurš dara? Mājas darbu sadalījumu, finansiālo sadalījumu, kurš par ko atbild. Ir jābūt šai skaidrībai, ir jāsaprot tiešām, kurš par ko atbild, kurš mazgā traukus, vai arī kurš ir tas, kurš ieliek viņus trauku mazgājumā šitajā un palaiž, un kurš ir tas, kurš viņus izņem, kurš ir tas, kurš nesīs laukām izkast. Kurš ir tas, kurš veido iepirkumu sarakstu, kurš ir tas, kurš aiziet uz veikalu un kurš viņus īstenībā pēc tam gatavos. Tās ir dažādas lietas, un mēs to visu varam sadalīt tajā brīdī, tad, kad nav skaidrības. Bieži vien arī vīrieši tiešām ieņem tādu atpakaļ pozīciju, izsīst, un tas mums arī nav caur piemēru no bērnības. Bieži vien mums tas arī nav parādīts, kā tas ir jādara, kuram ir jāuzņemās šī atbildība. Un tad mēs īsti nezinām, kas ir jādara. Un bieži vien, kad mamma uzņemās visas lietas, kas ir jādara, plus vēl papildus viņa arī nes daļu vai lielu daļu mamma. Un tad rodās ļoti liela strīdi. Bet kā tikt no tā burtā loka? Runājot. Fantastisks izgudrojums. Komunikācija. Tas mums ir visiem dots, gan arī visiem dots, bet tā ir jāmācās, lai šī komunikācija būtu konstruktīva, produktīva, cieņpilna. Vienā sarunā man psihoterapeita Aina Poiša teica, un tas tā viegli jau ir norādīt, vajag tikai runāt, bet runāt jau var tikai tad, ja tas otrs arī klausās. Jā. Komunikācijas sadaļa ir viena daļa ir klausīties, svarīgākā daļa ir klausīties. Nevis lekt iekšā, pārtraukt un ar kaut kādiem iebildumiem, komentāriem. Noklausies. Centies saprast to otru redzējumu, kāpēc viņš runā tā un šādiem vārdiem. Un tāpat laikā man ārkārtīgi bijuši arī psihoterapeits Gatis Līdums. Mēs arī vairākas reizes esam runājušies un abi divi uzsvēruši, ka liela komunikācijas sadaļa tam, kurš runā, ir censties runāt tā, lai otrs saprot. Nevis man dabūt laukā to, ko es gribu pateikt. Man ir ārkārtīgi svarīgi, lai tu saproti to, ko es domāju. Tādiem vārdiem, izteiksmes līdzekļiem pārbaudīt, vai tu saprati to, ko es domāju. Ja nesaprati, mēs turpinām. Varbūt tu vari pastāstīt kaut kādu konkrētu piemēru, un, protams, anonīmi, vai varbūt biežākās situācijas gaidību laikā, kur rodas šīs komunikācijas problēmas, par ko es varbūt tevi iedvesmot pastāstīšu. Viena mana grūtniece, kas dzīvo Anglijā, pēc vizītes pārsvarā attālināt, es jūtu, ka viņa man regulāri sāk rakstīt grūtniecības laikā, 2. trimestris, grūtniecības vidus par problēmām ar savu dzīves biedru, ka vienu brīdi pat viņa vakar atsūta tādu emocionālu ziņu, ka visas laikam ir jāšķirās, jo, tā vārds pa vārdam, ka tur ir šī seksuālā nesadarība. Ka viņa pirms tam ir bijusi ļoti seksuāli aktīva sieviete, un tagad viņai vairs tik ļoti negribās grūtniecības laikā, un dzīves biedrs to pārprot un saprot, ka viņa tagad kaut kā tieši viņu, lietosim vārdu uzmet, un ka viņai ir kaut kādas pret viņu konkrēta pretestība. Protams, viss atrisinājās, viss ir labi, bērniņš ir piedzimis, viņi ir kopā, bet tas tā piemērs par šo tev arī ir kaut kāds tāds. Tas ir tas ir jautājums par to, vai mēs spējam izrunāt neērtas tēmas. Sākās ar to, ko mīnājums, es pamanījis, ka mums nav tik sirsnīgas attiecības, nav tās tuvības, tiešām seksa vairāk nav.
vai es kaut ko nepareizi daru, vai es tev vairāk nepatīku, vai kas. Un šāds viens jautājums, principā, iedziļinās, es domāju, mēs tur varam aiziet 2-3 stundas parunāt par šo vienu tēmu, pilnīgi mierīgi. Bet tas, tu jautājumu varbūt par to, ka mēs cenšamies izprast padziļināt. Droši vien, ka grūtniecības laikā topošā māmiņa grib, un arī pasaka savam partnerim, ka viņi grib sajust atbalstu. Un tad viņš masē viņu katru otro vakaru un prasa, kā viņi jūtās. Viņi nejūt atbalstu. Tas nav tas, ko viņi domāja zem vārda atbalsts. Tieši par to es runāju. Jā. Tāds vispārīgas frāzes var radīt tikai pārpatumu. Atbalsts varbūt ir, ka viņas vietā sarunā kādu sonogrāfiju vai citus ārstu apmeklējumus. Atbalsts ir tas, ka viņas vietā vai kopīgi vismaz šis vīrs uzņemās iniciatīvu kursus iziet, pārtiku nodrošināt, mājās tomēr visus darbus izdarīt. Tas ir ļoti plašs atkal. Mēs tā līganī pārgājām pie manas sarunas nākamās sadēļas, bet gribēju aktualizēt tieši par to praktisko palīdzību. Kā nu liekas, kas ir būtiskākais par šo tieši par praktisko? Pēc tam runāsim arī par psihoemocionālo. Bet praktiskais, tad tas, ko es dzirdu, ir tieši šī konkrētība par praktisko sadalījumu mājas darbu mājās. Es no savas puses kā ginekologs varu pielikt klāt, ka sievietei grūtniecības laikā bieži vien varbūt arī fiziski grūti. Varbūt lietas to pašu miskasti iznest 3. trimestrī, ja tev ir tūska, milzīgs vēders. Tas var būt sarežģītāk nekā bija pirms tam. Tieši pēdējā tēva grupā bija viens vīrs, kuram dzima bērniņš mēnesi pēc mūsu grupas. Tas nozīmē, 3 mēnešus pirms dzimšanas mums bija nodarbība tieši par partneres atbalstu, un es dodu mājas uzdevumu darbu saraksts. Ir saraksts, kurš to dara, kurš izrāda iniciatīvu to darīt, un kurš tad ir apmierināts par šī darba izdarīšanu. Un ko viņš arī norādīja, ka, jāredz 3 mēnešus pirms dzimšanas, tā dinamika ģimenes ir pavisam citādā. Tas ir viņiem pirmais bērniņš, un tāpēc es arī ieteiktu šādu mājas darbu sadali pārskatīt. Abi divi aizpilda savu eksemplāru. Mēs aizpildam, kā mums liekas, kā tas tiek darīts, un pēc tam salīdzinām un redzam, kur ir tās atšķirības. Varbūt tas ir ļoti veikls veids, kā tādu mazo strīdu veicināt, bet produktīvu strīdu, kur būs labs, jēdzīgs rezultāts. Un šo uzdevumu izpildīt reizi pusgadā vai gadā vismaz. Atgriezties, pārskatīt, saprast, vai mēs vēl joprojām esam uz vienas lapas vai darām, vai mūs apmierina šis sadalījums. Un šis ir par to, vai tiešām vai viņš apmierina, vai viss ir kārtībā. Es gribēju teikt, es varu sadarēt, ka tagad vismaz puse no meitenēm, sievietēm, kas klausās otrajā pusē šobrīd pie sevis domā, mēs jau te varam sarakstīt, tad vai viņš to darīs. Un ko man darīt situācijā, ja viņš to nedara? Vienkārši, viņam plānā ir iztukšot trauku mazgājumu mašīnu, bet cik es pie viņas pieeju, tik trauku mašīna ir pilna. Tālāk runājam. Minēt, ka šis mani neapmierina. Par ko es arī pats kaunējos pirmo reizi, kad mēs šo pildījām ar sievu, viņa neatceros, cik bija. Man liekas, ka mazajai pirmajai meitai bija 4 mēneši, 6, kaut kas tāds, varbūt bišķītī pat vairāk, 1. gads. Un es atceros, ka es jau biju atgriezies arī darbos, un līdz ar to sievu tad pārsvarā mājās. Kaut kādā ziņā man likās tā kā loģiski, ka lielu daļu tad šo mājas darbu un uzdevumu izpildu viņu, jo viņi tomēr ir arī mājās. Bet tajā pat laikā atceroties, ka bet viņai ir arī tomēr tā slodze milzīgā, kas ir maziņš bērniņš.
mazbērna aprūpe. Man liekas, arī ļoti svarīgi, ko šiem tētiem ņemt vērā, un man liekas, ka daudz vīriešu problēma ir arī tā, ka viņi neapzinās to, cik lielu darbu prasa bebītes, un īpaši, ja vēl ir vairāki mājās. Jā. Ja tādā klišē, ko es tagad balansēju. Tu minēji sākumā, ka mūsdienās tēvi sāk arvien vairāk iesaistīties gan grūtniecības laikā, gan dzemdībās, gan arī piedzimstot bērniņam. Nu, tie, kuri ir klāt, viņi ļoti ātri saprot, kas tā ir par slodzi. Īpaši arī tagad, ka mums palielinās šīs iespējas arī palikt mājās, dalītie dekrēti, tā sauktie, un tēvu kvotas, kur vismaz 2 mēnešus no bērnu kopšanas atvaļinājuma tagad ir uzticēti tēvam. Es iesaku vairāk, jo tas ārkārtīgi palīdz pašam tēvam saprast, iepazīties ar bērniņu, saprast mājas soli, un tur ir pilns ar visu kaut kādiem ieguvumiem. Finansiālais jautājums ir viena lieta, ko var sakārtot citādāk, bet tas ir milzīgs ieguvums, iesaku. Un tajā brīdī, protams, mēs arī saprotam, kāds sloks ir vienkārši rūpēties par bērnu. Vienkārši viņu apkārt nesā, cik daudz viņš ir jābaro, un cik daudz ir jāmierina, un cik daudz ir jāmecina. Un cik daudz viņu jāsteigā un vienkārši fiziski, ko tas nozīmē. Vēl paspēt sakārtot māju, uztaisīt, ēst un vēl aiziet iepirkties. Nu, var. Ir dzelzs slēdīs un liela daļa šādu veidu ir mūs arī uzaudzinājušas vīriešus. Jā. Tu teici, ka pats kaunējies. Es pats kaunējos par to sadalījumu, kāds viņš bija. Un es sapratu, ka šis galīgi nav ok. Jo līdz tam vienkārši tas nebija tā apzināts. Viss tā pašplūsmā kaut kā notika, kaut kā viss notiek, bet man ļoti patīk tāds produktivitātes teiciens, kas tiek mērīts, tiek uzlabots. Tajā brīdī, kad mēs izmēram to, ko mēs darām, mēs varam to uzlabot. Tajā brīdī, kad viss tiešām vienkārši notiek, tas notiek un tā arī viņš notiks vēl 10 gadus, ja mēs neizšķirsimies. Tas ir ļoti liels jā. Un pēc tam, protams, ir iespēja, jā. Tas ir vienkārši pamats kārtīgai sarunai, un ļoti bieži vien tiešām no sievām arī atskan, ka es neesmu apmierināta ar šo sadalījumu. Man nepatīk, man ir par daudz, man ir par grūti. Nu jā, paskatāmies, ko no tā es varu pārņemt, kas man tā kā netraucētu, cik netraucētu. Bet kas ir tās lietas, ko es varu pārņemt, kas varbūt man šausmīgi nekaitina, ja, ko es varētu darīt. Un tomēr noņemt slogu no māmiņas, īpaši kā arī jaunā māmiņa, bet tas ir aktuāls. Bet tāpēc, kur ir tā sarkanā līnija? Jo es arī kā ginekologs redzu, ka sievietes bieži vien šķirās, negluži gaidību laikā, bet drīz pēc bērniņa piedzimšanas. Kur tāprāt ir tā sarkanā līnija, ka tiešām ir tā kā viss kaut kā vīrieti no tavas puses raugoties? Man kā vīrietim? Protams, es runāju ar savām pacientēm un dzirdu to viņu viedokli, bet tāds ir tas tagad var tā advokāts. Vīrietis, ļoti bieži vīrietis uzzina par to, ka viņa laulība ir izjukusi 6 mēnešus pēc tam, kad sieva ir izlēmusi gan rīzē. Līdz ar to tas process bieži vien ir tāds diezgan garš. Piedzimstot bērniņam, es centīšos jūs sabiedrēt tagad visus. Tas ir grūti, tā ir kaut kāda trauma priekš mūsu ego, tas nav viegli. Viss mainās. Mainās mūsu lomas, mainās mūsu uzdevumi, pienāk ļoti daudz dažādas atbildības klāt. Un diemžēl vīrieši bieži vien aiz tā visi noslēdzās. Un negrib uzlikt papildus slogu, varbūt arī uz māmiņu, tajā brīdī, kad viņai ir grūti, nemāk atbalstīt, nezinu to savu īstenībā iedalījumu, kas tad vīrietiem būtu jādara šajā situācijā. Un viņš atgriežas pie tā, ko viņš zina. Viņš zina, kā pelnīt naudu, viņš zina, kā skrojot mašīnu, kā varbūt parūpēties par sevi un ar sportu nodarboties un tam līdzīgas lietas, kas ir ļoti svarīgi, bet tas krīzes,
es teiktu, ka pirmos 6 mēnešus mēs dzīvojam tādā diezgan konstantā krīzē. Visu laiku kaut kas iet grīstē, mēs esam noguruši, neizgulējušies, nepēduši. Arī tēvi. Bet, protams, un tajā brīdī iet ragos ir ārkārtīgi kļūdaini, jo mēs izdarām tādas ļoti sāpīgas un gandrīz neatgriezeniskas lietas brīdī, kad mēs paši neesam, mēs paši un mums vajadzētu kāds snikeri ēst, ja? Atcerēsimies reklāmas. Jā, es nevaru beigt uzsvērt to, ko arī visi psihoterapeiti uzsveiks, ka komunikācija ir zelta atslēga, mums ir vienkārši vairāk jārunā. Ko es pats arī no savas pieredzes ar 2 meitām var teikt, ar pirmo bērnu vēl ir relatīvi viegli. Tad, kad viņi ir 2, tad šī runāšana jau paliek arvien sarežģītāk. Atrast laiku priekš mums abiem 2. Tad noslēdzot to sadaļu par praktisko palīdzību, tas var būt ļoti dažādi. Galvenais, lai abi ir apmierināti, mēs regulāri atjaunojam sarakstu, vai tev varbūt ir kaut kas no tādām tiešām fiziskas, tādas fiziskas kontakta palīdzības, kā tu minēji to masāžu, kaut kas vēl? Runājot tieši ko parasti tēvi atzīst savās grupās, kas partneri iepriecina no tādām fiziskiem pieskārieniem? Jā, runājot tieši par grūtniecības laiku. Tā ir diezgan vispārīgi varbūt arī par pirmajiem 6 mēnešiem runājot, bet par grūtniecības laiku, jā, tas ir masāžas, tie ir apskāvieni. Pacelt no aizmugures pienāk, viņi pacelt funkciju, atsvieglot to svaru, kāds būtu. Iegādāt šo te garospilu, kur uzlikt kāju virs un visos veidos atslogot to pamatu papildu slodzi, kas ir terminim, jā, masāžas tur gan kājām, apakšām, mugurai, pleciem, rokām. Mīlēšanās. Daudzi arī tēvi, varbūt nedaudz iedomīgi, bet tomēr uzskata, ka mīlējoties un kaut kādā veidā nodarīs pāri bērniņiem, kas gluži tā nav. Tieši otrādi ir pētījumi, ka regulārs seks ar partneri, tur gan seko piebildu, kurš ir bērnu tēvs, jo tur acīm redzam, tiem antivielu antigēnu sadarbībai jābūt, tas mazina iespējamību, ka dzemdības tiks inducētas, proti ierosinātas. Tur ir ļoti pozitīvi. Noteikti vajag to darīt, bet mums ir bijuši veseli 3 raidījumi par intīmo dzīvi grūtniecības laikā, kā tos ir droši vien skatīties. Es vēl gribētu tagad pārēt par psihoemocionālu atbalstu. Mēs jau arī daļai pieskarāmies, bet varbūt ir vēl kaut kas, ko tu vēlēs teikt par grūtniecības laiku un psihoemocionālu atbalstu. Tas, kas man pirmais nāk prātā, ka ne visas grūtnieces, un es noteikti gribētu teikt, ka tas ir mīts, ka grūtnieces ir kaut kāda tāda histēriska masa, kas izplūst asarās par katru sīku, un tā gluži nav. Arī sievietes grūtniecības laikā ļoti, ļoti dažādas, un tas varbūt ārkārtīgi atšķirīgi, un arī varbūt ļoti atšķirīgi trimestriem. Bet, jā, kas ir tas, ko tu varētu piebilst par šo psihoemocionālo atbalstu? Daudz runāt, protams, atgriezīsimies pie tā, ka pirms bērniņiem mums ir šis laiks runāt, mums ir laiks pārrunāt mūsu gaidas galvenokārt, ko mēs sagaidām, kādi mēs gribam būt vecāki, ko mēs galvenokārt sagaidām no otra partnera. Mēs varam pārrunāt mūsu bērnības, kādas ir mūsu pieredzes, jo bieži vien viņas atgriezīsies un notrigerēsies. Ir vērts palasīt, pieņemsim, par 5 mīlestības valodām. Ārkārtīgi foršs koncepts no amerikāņu rakstnieku un mācītāja Erika Chapmana par to, kā mūsu partnerim patīk sajust mīlestību. Stāsts, piemērs par to, ka man patīk, ka mani fiziski samīļo, ja man patīk fiziskais pieskāriens, kā arī laipnības vārdi, ja, vai arī pasaka, ka mani mīl, tiešām ar vārdiem mani novērtē, kāpēc es esmu vērtīgs un kāpēc es sievai esmu noderīgs tiešām.
kā arī tiešām samīļot, sabučot, kā pati mīlēšanās, un tā es sajūtu mīlestību, tā es jūtos mīlēts. Līdz ar to es bieži vien tad arī sievas virzienā izrādīšu viņai šo mīlestību. Tā kā tas ir mans veids. Savukārt viņai ir svarīgs kvalitatīvi pavadītais laiks un palīdzošie darbi. Ļoti svarīgi ir darbi saistībā tiešām varbūt ar mājasaimniecību. Viņi grib redzēt, ka tiek tā grīdlīste pieskrūvēta vai krāns pieskrūvēts, kaut kas tiek labots, uzlabots mājās, un mūsu sadzīve tiek uzlabota. Ja es to nedaru, viņa nejūtās mīlēt. Es varu pučot, mīlēt, runāt, viņai žužināt ausiņā, cik man vispār ir spēka, bet tas ir garām. Savukārt viņa man visādos veidos arī palīdz, dažādos veidos mēģina uzlabot manu produktivitāti, lai es būtu izpalīdzoši, ārkārtīgi daudz var iztērēties, tas viss ir garām. Mēs abi divi izrādām mīlestību, bet otrs to nejūt. Līdz ar to šo konceptu ir ārkārtīgi svarīgi saprast, un vīriešiem, iemācīties klausīties, sadzirdēt, tā nav tikai pļāpāšana un muldēšana, visu šīs lietas, kas notiek, ko sieva vai partneri runā, tas ir process viņā. Ieklausīties, censties viņu saprast vienkārši. Un psihoemocionālā atbalsta viens no pamastiem ir justies drošībā. Es uzskatu, ka viena no pamata lietām atbildīgam vīrietim, atbildīgam tēvam ir tas, ka viņš rada drošību mājās, rada drošību bērniem un, protams, arī mātei. Kā var radīt drošību? Esot mierīgs kā tāds, pats pie savas savaldības, varbūt arī dusmīgos brīžos, stresa brīžos, esot savaldīgs, finansiālā drošība, kas, protams, mums vienkārši palīdz pārliecību par to, ka arī nākotne būs rožaina. Un drošību rada tas, ka tās ir iesaistīts šajā procesā, ka viņš lasa grāmatas, ka viņš apmeklēs šos kursus, ka viņš vēlas būt tieši tas, ko es tev gribēju prasīt, nākamais, cik būtiski tavuprāt ir, ka vīrietis ir klāt partneris, klāt šajos dzemdību sagatavošanas kursos. Vai ir vitāli svarīgi iet kopā, vai sievai to var darīt, kā tev šķiet? Tas noteikti palīdz. Tas noteikti viņiem pašiem palīdz arī saprast, bišķītiņi saprast procesu, bet viens no iemesliem, kāpēc mēs veidojam atsevišķu kursu tieši tēviem, jo mēs ļoti daudz esam dzirdējuši komentārus, ka pirmsdzemdību kursi tiek veidot māmiņām, ir ļoti labi, ka tēvi arī dzird šo informāciju, bet viņi tiek pasniegti tādā veidā, lai māmiņas to saprast. Tas ir ārkārtīgi interesanti. Bet ja kāds vīrietis netiek, ka viņš var kaut kā kompensēt, bet tev ir kaut kāda ieteikuma, es nezinu, YouTube filmām vai kaut kas tāds, viņš, teiksim, tik aizņems, bērns netiek uz šito, vai kaut kāds īsāks kurs, kaut kāds iztiks minimums. Iztiks minimums ir tiec, tas ir tavs bērns, tas nav māmiņas bērns. Šis ir kā minimums 50-50 variants. Ļoti labi, ja mēs atbildīgi uzņemamies 80% un 80%, tad bērns būs tikai ieguvējs un visa māja būs ieguvēja. Tiec, atrodi veidu, pabīdi darbus, tas ir svarīgi, bet, protams, ir arī dažādi jūtu. Ja gribēs, atradīs YouTube. Ir lietas, ko var sameklēt kopā, var skatīties Netflixā foršu sēriju, filmu sēriju Babies, ārkārtīgi patika tieši par to vienkārši par bērnu uzbūvi un brīnumiem, kādi viņi ir, ko var skatīties tieši grūtniecības laikā. Un meklēt atbalstu. Tas, ko pie mums tas, ko šie tūpošie tēvi pie mums iegūst, viņi dzird to īstenību, kas tad īstenībā ir un kas ir svarīgs. Pārsvarā, protams, pēc bērniņa dzimšanas, mēs arī veselu nodarbību veltam dzemdību stāstiem, katrs tad pastāst. Un tas ir nākamais, kas mums noteikti jāapspēlē. Jā, par dzemdībām. Un par skarbu, tu pateici skarbā īstenības reiz ting, dzemdības.
Klau, man kaut kā tomēr ir tā sajūta. Tu vari droši ar mani diskutēt par šo, ka nav visiem vīriešiem jāpiedalās dzemdībās. Ka tas tomēr nav visiem. Es pat vairāk kā 10 gadus esmu strādājusi dažādās Latvijas dzemdību nodaļās, un es esmu redzējusi daudz tiešām. Labi, es tagad negribu koncentrēties par to negatīvo. Protams, ka vairums piemēri ir pozitīvi, jā. Tur viss ok. Bet tomēr, ne 100%. Ir, kur ir pilnīgi skaidrs, ka tas vīrietis vai nav gribējis te atrasties, vai viņš ir atnācis tāpēc, ka kaut kāds pat ne māmīs, bet varbūt mūsdienu sociālais spiediens ir, ka tēviem ir jāpiedalās. Sāksim ar to, ka ir vīrieši, kam paliek fiziski slikti no... ko tu par šo var teikt? Tu ļoti daudz jau ko pateici. Es piekrītu. Es pat pilnīgi piekrītu. Jā. Šodien pat man bija pacienti, kur arī mēs runājam par viņiem tuvojas dzemdību brīdis, un mēs pamazām skājām šīs tēmas, un es nevaru no vienas puses saprast. Viņš ir kā grib, viņš saka, ka viņš grib nākt, un ka viņš arī noteikti nāks, bet es pati baidos, jo es zinu, ka es uztraukšos par to, kā viņam ir, un ka es tā kā varbūt mazāk koncentrēšos uz sevi un bērniņu, jo kaut kur man būs visu laiku tā doma, kā viņam ir. Te varbūt pašai māmiņai jāpastrādā ar sevi, arī tomēr, jo ja tēvs izrāda šo vēlmi, viņš tiešām grib tur būt, viņš ir klātesošs. Viņš nav tas variants, ka viņš īstenībā, baigi nevēlās tur atrasties, un viņam varbūt īstenībā būt ar to bērniņu tā baigi negribētos būt. Bet vai tu domā, ka tas korelē? Es nedomāju, ka tur ir saistība piedalīšanās dzemdībās un būšana kopā ar bērniņu, kaut kā tas ir tā. Varbūt tā ir atsevišķa lieta. Jā, es domāju, ka tas nav. Bet ja tēvs vēlās būt, ja viņš nav tiešām ģīpstošs un tādā ziņā ar vāju izturību, ja viņam ir pārliecība, ka viņš to spēj un ka viņš varbūt arī atbalsta mammai, tad to vajadzētu ļaut, manuprāt. Tur vienkārši pašai pastrādāt un pafiltrēt, kāpēc tas tā ir un kāpēc ir jāuztraucās par savu vīru. Bet šie gadījumi ir ārkārtīgi daudz, dažādi. Es piekrītu, ka nevajag visiem būt. Bet tavās tēvu grupās ir bijis tā, ka ir tēvs, kurš ir bijis un nožēlo, ka ir bijis? Nē. Vai arī pretēji nav bijis? Es esmu arī daudz dzirdējis tādu, varbūt mītu. Jā, es to saucu par mītu, par to, ja tēvs piedalās dzemdībās, tad viņam vairāk viņš neuztver savu partneri kā seksuālu būtni. Jā, un viņam būs grūtības. Ne manās. Es zinu tādus gadījumus. Protams, šeit es domāju, ka nevar izšķirt, vai tas dzemdības bija šis galvenais iemesls, varbūt tur jau bija kaut kas cits, un dzemdības bija vienkārši, krasas punkts ir sasniegts. Grūti to ir pateikt. Es varu padalīties ar saviem 2 dzemdības stāstiem aši. Pirmais ilga aptuveni 30 stundas, tur bija liels daudz mocības, man bija rokas un muguri saskrāpēta, fiziski izsmalts un viss bija ārkārtīgi grūti. Tas beigas bija ļoti, ļoti straujas, bet pats process ļoti grūts. Un grūtniecības laikā, tā ir pirmā grūtniecība, un sieva man jautā, tu gribi piedalīties dzemdībās? Es padomāšu. Es kaut kāds pāris dienas vai varbūt pat nedēļu tā atklāti ar sevi parunājos ar gudru cilvēku spogulī, un pēc tam teicu, jā, es tiešām gribu būt, es gribu uzņemties šo atbildību, es gribu būt klātesoši pie sava bērna dzimšanas. Pārgriezt to nabas saiti, varbūt kādam ir svarīgi, man varbūt tas tik ļoti svarīgi nebija, bet man bija svarīgi atbalstīt arī sievu, jo es zinu, ka es esmu labākais viņas atbalsts. Es esmu tas cilvēks, kam viņa uzticās visvairāk. Kam viņai arī būs jāuzticās visvairāk. Savukārt, otrās dzemdības daļēji pieņēmu es, jo bērniņš piedzima Siguldas dzemdību nama stāvvietā, mašīnā. Es redzēju, kā tā galviņa iznāk laukā, un tas ir neaizmirstams skats. Un tā kā es ļoti mīlu savu sievu un cienu viņu arvien vairāk ar katrām dzemdībām, tas manu vēlmi ar viņu mīlēties nesamazināt. Es pieņemu, ka ir stāsts par to, kas vīrietim
galvā Jā. Kāda ir Jā. iekšējā terapā. Un es aicinu būt visiem pēc iespējas tiešām pirmkārt klātesošiem grūtniecības laikā, lai tad šī māmiņa var tev uzticēties dzemdībās un tad būt arī klāt dzemdībās. Mums ir vēl lasītāji jautājumi. Tad par mīlēšanos aktuāli. Kā uz to skatās vīrietis? Pieņem, ka pirmajos mēnešos vēl ir ok, bet kā grūtniecības pēdējos 2 mēnešos pieņem, ka grūtniecei ir liela kāra uz seksu. Tā var būt, jā, vēl vairāk, ko es teicu, ka tas ir pat vēlams, var būt šī kāra. Tas ir pat vēlams. Un, Vīrietim visu. Kā kuram vīrietim, kā es minēju, ir daudz tādu, kuriem tiešām ir bail. Bail nodarīt kādu jaunu māmiņai, bail nodarīt kādu kaitību pašam bērniem, protams. Bet mēs par to tiešām esam jau 3 raidījumos runājuši. Jā, jūs neesat redzējuši, noskatāties ar vecmāti Agnesu Lenševsku un ar ginekologu Mārtiņu Levenšteinu. Mēs tiešām daudz stāstam par to, kā bērniņš ir labi amortizēts un tur nav iespējams cik lieta ir tādas medicīniskas kontraindikācijas. Jā, arī tā var būt, bet te ir atsevišķi gadījumi, par ko ārsts informēs. Arī dzemdību laikā, tas ir viens no ierosinātājiem mīlēšanās, ko es no savas pieredzes varu teikt, ka tas palīdz. Jā, oksitocīns izdevās un oksitocīns ir dzemdību hormons. Tā kā pilnīgi piekrīt. Un nākamais jautājums, cik tieši par vīru dalīt dzemdībās, ka nevēlos, lai viņš nonāk neveiklo situācijā. Piemēram, paliek slikta duša vai vecmāte vai cits personāls ar vienu aci uzmana, kā jūtas tēvs un nepieciešamības gadījumā iesaka viņam pamest dzemdību zāli, lai pelkot svaigu gaisu. Es varbūt par savu dzemdību speciālistu pieredzi pastāstīšu, ka jā. Uzmana. Nu labi, dažreiz varbūt kaut kādos akūtos sievietes krīzes brīžos, veselības krīzes, tas fokus saslēdzās tikai uz sievieti, bet īstenībā jau ar vienu acis skaktiņu mēs ik pa laikam uzmetam aci arī tētim, jo jā, ir bijuši gadījumi, ka dzemdību laikā vīrietis zaudē vairāk asiņu kā sievietes, tur konkrēti bija ģībšanas gadījums ar pārsistu galvu. Personāls ļoti ātri tika galā ar sievieti un pēc tam ļoti ilgi ar tēti. Bet tie ir tiešām izņēmumu gadījumi un vairumā gadījumu mēs noķeram to brīdi, ka tētis paliek bāls vai zaļš vai zils un laipni izvedam viņu ārā no zāles, iedodam kādu ūdenīti. Nu, kaut ko noteikti izdomām. Es attiec arī par vizītēm pie ārsta. Man ir bijis arī tā, ka skatos ļoti liels, būdīgs vīrietis, pamazām slīd pret sienu, skatoties sonogrāfijas attēlus. Tā kā, jā, kā mēs ar Gati runājām, tas nav visiem. Bet tie ir anekdotiski izņēmumi vairumam viss ir labi. Tieši tā. Tikpat labi es varētu baidīties iziet ārā uz ielas, jo mašīna man nograuks. Jā. Nu, gan drīz vai tas pats. Jo... Bet šeit jautājums, vai mēs uzmanam. Tad atbild īsā ir, jā, mēs uzmanam, un pat šos nelielos anekdotiskos gadījumus mēs tomēr 99% uzķeram un laicīgi novēršam. Tāpat arī tas iepriekšējais jautājums par to, vai vajadzētu ielaist tēti. Kas tur gadīsies, mēs nezinām, bet procentuāli ir daudz lielāks iespējas, ka viss būs kārtībā, viņš tur būs, viņš būs liels atbalsts un būs arī pati par to priecīgi. Pie tā vēl tajā brīdī, kad dzimst bērniņš, ir, manuprāt, daudz lielāks fokus uz to, kas notiek ar jums pašu, nevis ar to, kas tad notiksies apkārt. Es neesmu bijis tajā pozīcijā, bet redzot, kas notiek ar sievieti, man ir lielāks aizdoms, ka tas fokus ir uz sevi vairāk un uz bērniņu vēlams. Un tā pēdējā sarunas sadaļa ir par to, kā vīrietis par vīriešu laiku sev, tomēr tēva lomā un ģimenē, un par atslēgšanos varbūt no ģimenes dažbrīd. Kā sabalansēt šo un kā atrast laiku sev, un varbūt ir kaut kāda galēja, ka vīrietis jau par daudz iet tajā tēva lomā, saiet tēvā. Es droši vien varētu teikt, ka es galīgi sagāju tēvā. Pirmajā vai pēc pirmā vai pēc otrā? Pēc pirmā un tad otrais piespiedu sajiet tēvā. Tad jau vairs tiešām nebija vienkārši fiziska laika, ko veltīt sev. Tad, kad bija pirmais bērniņš, īstenībā
pirmo gadu droši vien, ka vēl bija arī kaut kādas tikšanās ar draugiem un tikšanās un sports. Bet kaut kā tas pamazām pārmījās un vairāk laika tomēr gribējās veltīt ģimenei. Bet te mēs atgriežamies pie tā, ka, lai mēs būtu labi vecāki, mums ir vajadzīgas divas lietas – zināšanas un resursi. Vismaz manā skatījumā tās ir divas fundamentālas lietas, uz kā visas balstās. Ja nav viens, tad otrs neko nedod. Ja mums ir resursi, bet nav zināšana, mēs varam daudz ko darīt, bet darīt pilnīgi garām. Ja mums ir zināšanas, bet nav resursi, mēs vienkārši nedarīsim tās gudrās foršās lietas, kas mums ir vajadzīgas. Tāpēc, lai vieglāk atcerētos, par ko mēs arī tā grupās runājam, lai vieglāk atcerētos, turamies pie tā, ka mums ir nedēļā jāparūpējās par 3 lietām. Čomiņš, mieriņš, sviedriņš. Čomiņš, tas mums ir jāveido kādas attiecības, vēlams ar draugiem vai ar kādu citu, kas nav mājās. Mieriņš, tas ir pabūt pašiem ar sevi, tās ir pastaigas, tā ir meditācija, tas ir miegs kārtīgs, kaut kādā veidā tiešām atpūsties, un ja es runāju par pastaigām, tas nav ar austiņām un klausoties podkastus vai audio grāmatas vai mūziku, tas ir tiešām klusumā pašam ar sevi pabūt, kas nav viegli. Bieži vien. Es atkal, ka sieviešu puses advokāts bieži no savām pacientiem šo dzirdu. Jā, viņam ir viegli. Viņš var iziet ārā, viņš var paelpot svaigu gaisu, viņš var man visu laiku ir tas bebītis pie krūts, un tas nav īsti godīgi, ka viņš tā var, un es tā nevaru. Ko tu par šo teiksi? Nē, jūs neesat izrunājuši savus pienākumus. Arī mamma var. Zini, ko tēvs nevar? Zīdīt. Zīdīt, jā. Viss. Pilnīgi viss. Punkts. Un īstenībā arī tajā brīdī, tad, kad pēc kaut kādiem... Bet tu piekrīt, ka tas nav pareizi. Ja tiešām tāda situācija ir izveidojusies, tas nav pareizi. Un vēl novēlt to uz vīru, tas ir pilnīgi nepareizi. Ka tā ir vīra kļūda vai kāds ir tā. Nē, jūs savā ģimenē neesat to izrunājuši. Šis ir jautājums, ko pacelt un ko pārnot, un kas ir ārkārtīgi svarīgs. Norādīt uz to, ka lai viņa būtu priecīga, jauka mamma, sieva un visādi citādāk patīkams partneris, viņai ir vajadzīga atpūta. Un es pabeigšu, mums ir čomiņš, mieriņš, sviedriņš. Sviedriņš, tas ir kaut kādas fiziskās aktivitātes, kuras mēs dabūnam vismaz kādu sviedriņu. Tā var būt tikpat labi arī pusotras stundas gara pastaiga, kur mēs dabūnam gan mieriņu, varbūt, gan arī izskatās jau arī kaut kāds sviedriņš. Vasarā arī vispār ir vēl kā ar sviedriņu. Jā, un kā jau tu minēji, šī rūpēšanās par sevi, tas nav attiecināts tikai uz tēvu, bet arī tēviem par sevi nevajag aizmirst, jo ir viegli pēc tam izslīdēt un grūti tikt atpakaļ. Zelta vārdi. Abiem partneriem vajag atrast balansu. Varbūt īsi kopsavilkumu, tātad sarunāties un dzirdēt vienam otru. Tas, manuprāt, ir fundaments. Uz mūžu neaizmirstiet un ne tikai mājās. Jā, praktiskā palīdzība, mājas darbs, dzirdēt vienam otra mīlestības valodu, saskaņot tās, darīt tā, lai ne tikai es pats būtu devis, bet lai otrs būtu arī uzņēmis. Nebaidīties par fizisko mīlestību, gan rūpniecības laikā, gan dzemdībās. Atcerēties, ka vitāli svarīgi ir kopā ar sievu iegūt informāciju par grūtniecības laiku, par dzemdībām, vai tie ir māmiņu kursi, vai jau tā abi izdomāt, ka neapmeklēs kursus, bet paši ievāk. Jā. Galvenais ir to darīt kopā, un ka tas ir svarīgi, ka arī tēvsiem dalību šajā pasākumā. Man ļoti patīk tas, ka tu atspēkoji mītu par to, ka vīrietis varētu neskatīties uz sievieti kā uz seksuāli pievilcīgu būtni, ja piedalījies dzemdībās. Tātad tas ir mīts, iedrošinām visus. Un čomiņš, sviedriņš. Tātad vīrietim atrast arī laiku sev un pārliecināties, ka arī partnerei šie 3. Arī sievietē tas ir aktuāli. Arī sievietē šie 3 punkti izpildās, un ja tā nav, tad skatīties, kur tad ir šis disbalans, kur slēpjas un kļūdu sistēmā, un kā šo kļūdu mēs varam labot.
Ne? Jā. Vēl kaut kas? Nu, mēs stundas laikā esam izrāvuši tik daudz. Okay. Un ja jūs gribat vēl, tad droši ziniet, kā var atrast šo grupas? www.tēvi.lv Visos sociālos tīklos arī esam atrodami un arī YouTube. Kāds ir pieteikties, tad www.tēvi, un tur būs saitīgi uz pieteikšanos grupām. Ja? Nu, lūk, liels paldies, ka klausījāties. Man liekas, ļoti interesanti. Es domāju, ka es daudz ko paņemšu no savām pacientām. Es zinu, ka es arī ieteikšu apmeklēt šo saiti. Tā kā paldies par uzmanību. Tiksimies nākamajā mēnesī uz kārtējo sarunu Bioban kārtas YouTube kanālā. Tātad atgādinu, ka Bioban kārtas ir vienīgā cilmes šūnu banka, kas piedāvā saglabāt abas saites asiņu un augu cilmes šūnas gan Lielbritānijā, gan Portugālē, gan Šveicē. Tā kā, ja vēlaties pieteikties uz konsultāciju, tad droši arī iet mūsu mājaslapā, tur ir visi kontakti. Un YouTube kanālā mūsu lekcijas par dažādām tēmām, sākot no fiziskās veselības un beidzot ar, kā mēs šodien pārliecinājāmies, pat mājas darbus un trauku mašīnas aktivitāšu sadalījumu mēs sargāti šodien paspējām izrāt. Tā kā paldies par uzmanību.